Labi, ka tu atnāci. Labi, ka es tevi satiku. Es bieži domāju, ko es tev teiktu, ja es tevi satiktu. Man pietrūkst tevis. Uzspēlē man. Tikmēr uzspēlē man. Ko? Manu dzīvi. No baltiem griestiem gaisma līst. Neviena rēta nesadzīst. Vien pārvēršas par dramatiskiem ziediem. To ziedlapiņas aiznesīs, kas baltas gaismas krāsās trīs. Tās mani nesīs pāri visiem laikiem. Es sapņoju, ka esmu viens ar savu gaismu sastapies. Es sapņoju, un gaisma slīd pār vaigiem. No baltiem griestiem gaisma līst. Neviena rēta nesadzīst, un puķes zied uz zvaigžņu stāru kātiem. No baltiem griestiem gaisma līst. Visapkārt dēli lēnām klīst. Tie izskāpuši no maniem sapņiem tāliem. Vēl bites krāsu medu vāks. Kaut kad pirms dzīves sāks man dāvāt savu deviņu vīru spēku. Es sapņoju, ka esmu viens ar savu gaismu sastapies. Es sapņoju, un gaisma slīd pār vaigiem. No baltiem griestiem gaisma līst. Neviena rēta nesadzīst, un puķes zied uz zvaigžņu stāru kātiem.
Vai pazīstat šo rokrakstu? Vai zināt, kuram no Republikas māksliniekiem pieder tik daudzveidīgi darbi? Pilnīgi pareizi. Tas ir Leo Kokle, mūsu laika biedru poetiskais apdziedātājs krāsās. Lūk pazīstamais šahists Mihails Stāls. Top socialistiskā darba varoņa Harija Līdaka portrets. Nereti pie mākslinieka ciemojas viņa darbu varoņi. Leo Koklem un viņa dzīves biedrei Terēzei tās ir laimīgas stundas. Terēze. Pianists Raimonds Pauls. Baledejotāja Aija Baumane. Arhitekts Olģerts Krauklis. Motobraucējs Edgars Ērmanis. Dejotāja Biruta Austriņa. Un mīļā, labā mākslinieka māmuļa. Leo Kokle.